Pirmkārt, protams, ka tā situācija ir kardināli mainījusies. Mēs redzam, ka Ukrainai veicot attiecīgo darbību kopumu pret Krieviju, gan Latvija, gan Lietuva, gan Igaunija, un ļoti līdzīgas situācijas ir arī mūsu kaimiņu valstīs. Mēs neesam unikāli. Mēs visi cenšamies atrast pareizo rīcības modeli. Pirmkārt, iedzīvotāju apziņošanā, varbūt tie teorētiskie savā laikā pieņemtie algoritmi, par kuriem mēs esam daudz runājuši, viņi nav šobrīd šajā situācijā adekvāti. Ministra prezidenta man informēja arī par tiem uzdevumiem, ko viņi ir devusi iestādēm, atbildīgajām iestādēm, lai samērotu un salāgotu brīdināšanas sistēmu ar varbūt konkrētiem uzdevumiem, kas būtu darāmi, lai maksimāli netraucētu ne transporta sistēmas, ne skolu, ne pašvaldību, ne uzņēmumu darbu. Mēs visi šobrīd esam tajā situācijā, kurā nav pareizas vienas rīcības modeļi. Mēs visi šos modeļus meklējam. Un, diemžēl man ir tiešām jāizsaka nožēla, ka pašlaik ir tāda situācija, kur iedzīvotāji sevišķi austrumu pierobežā, un ne tikai austrumu pierobežā, mēs vakar arī redzējām, ka arī valsts vidienē vairāk novadi tika skarti, ka viņi saņem šūnu apraidi, ka ir situācijas, kurās, diemžēl, varbūt nav liela skaidrība. Par to es varu izteikt tikai nožēlu, bet es arī ļoti labi zinu, ka visas mūsu atbildīgās iestādes strādā ļoti, ļoti aktīvi, lai atrastu pareizos risinājumus, pareizos modeļus. Un tādēļ no savas puses es gribētu teikt, ka arī šodien Nacionālās drošības padomes sēdē mēs runāsim par šīm lietām, mēs runāsim arī par citiem ar drošību saistītiem jautājumiem. Tas ir tas process, kurā darbs gan Latvijā, gan arī citās valstīs turpinās. Otra lieta, mēs diezgan daudz runājam par tām mūsu spējām, par iespēju kādā veidā ne tikai uzzināt par to, vai tiešām ir kāds drons ielidojis, bet arī ko ar to darīt. Vakar mēs redzējām, ka NATO vadībā, iesaistoties gan mūsu, gan rumāņu bruņotajiem spēkiem, drons virs Igaunijas tika notriekts. Bet šādus lēmumus pieņem konkrētajā situācijā NATO spēki, izvērtējot arī riskus, jo nav tā, ka katrā gadījumā to vai citu lidaparātu tik vienkārši var notriekt. Bet arī šeit tā sadarbība ar NATO, ja mēs salīdzinām, ir uzlabojusies, un mēs arī turpināsim strādāt pie tā, lai gan NATO iesaista, gan mūsu spējas adekvāti reaģēt arī uzlabotos. Bet, protams, karam turpinoties, attīstās arī tehnoloģijas, un tas, kas vēl bija moderns pirms pāris mēnešiem, tas jau kara attīstības gaitā atkal ir jāpilnveido. Šeit elastība, šeit darbs ir ļoti, ļoti būtisks visiem. Otra lieta, ko es gribēju uzsvērt šodien, un es vēršos pie visas mūsu sabiedrības, mēs labi redzam, ka mūs šobrīd atklāti mēģina iebiedēt. Mūs mēģina iebiedēt Krievija ar savu paziņojumu par to, ka it kā Latvija ir atļāvusi izmantot savu teritoriju vai gaisa telpu Ukrainai triecienu veikšanai. Tie ir absolūti skaidri meli. Tie ir meli pirmkārt, lai radītu gan zināmu neusticību mūsu valstī starptautiski, gan attaisnotu no Krievijas puses savas militārās neveiksmes savas sabiedrības acīs, un tur nekas nenotiek tā, kā viņi bija plānojuši, gan, protams, arī, lai radītu kaut kādas zināmas šaubas arī mūsu sabiedrotajiem. Mēs ar sabiedrotajiem šo situāciju esam pārunājuši. Mūsu vēstnieks Ziemeļatlantijas līguma organizācijā NATO par šiem incidentiem ir daudz runājis ar sabiedroto valstu vēstniekiem. NATO ir vienots, bet tas, ko es gribētu aicināt, neļauties iebiedēties. Mēs esam jaunā realitātē. Šādi mēģinājumi sevišķi šajā trauksmainajā gan starptautiskajā, gan iekšpolitiskajā laikā būs. Un pret tiem ir jāizturās ar vēsu prātu. Dienestiem ir jāstrādā, valdībai ir jāstrādā. Bet arī mēs kā sabiedrība, katrs no mums varam pirmkārt ieklausīties padomos, ko dod mūsu gan valsts bruņotie spēki, gan iekšlietu sistēma,
gan civilās aizsardzības sistēma, gan arī, protams, kritiski izvērtēt katru šādu izteikumu, katru šādu mēģinājumu. Šis nav miera laiks, bet šis nav kara laiks. Šis ir, diemžēl, ļoti saspringts laiks, kurā tikai mierīgi, atbildīgi, varbūt bez liekām emocijām var strādāt valsts pārvalde, bet es ļoti labi saprotu cilvēkus, es ļoti labi saprotu tās bažas, to trauksmi. Es ļoti labi saprotu, ka pēc kāda laika, tad, kad skan nemitīgi šūnu apraidi, tad kādā brīdī ir vēlme šo šūnu apraidi izslēgt. Un tas ir arī tas, ko mēs runājam. Mums ir vēlreiz jāpaskatās, vai katrā konkrētā gadījumā tiešām ir nepieciešams šo šūnu apraidi slēgt iekšā. Mēs paskatīsimies arī, kādā veidā tiešām nevienmēr ir bijusi laba šī komunikācija, nevienmēr ir nostrādājušas tās pašas 112 sistēmas to uzlabot. Un mēs ne tikai paskatīsimies, bet mēs neapšaubām arī darbosimies tā, lai pēc iespējas ātrāk šī jaunā realitāte, kurai mums visiem būs jāpielāgojas un jātiek ar to galā, ka mēs tiešām spēsim arī adekvāti reaģēt.